Pat ir jā, Ukraiņi atdota mums ripu tādā gadījumā. Šobrīd mēģināja atdot un bīstam epizodē un ripa vārtos. Nu šeit palaid garām. Iespējams labāk būtu. Gadus vecs spēlētājs. Nu vienreiz nacionālās izlases sastāvā ir spēlējis pasaules čempionātā. Rīgā turklāt. Jā, turklāt Rīgā. Noskatāmies, šeit mēs tuvu pie vārtiem visu, un Ervīns Muštakovs arī neko nespēja glābt. Nu šeit no ļoti tūs distances šis raidījums tika izdarīts, un Ervīnam bija maz cerību tvert. Jā, nu pirms tam spēlēja arī Itālijas līgā. Balcano šķiet, jā. Jā, un pirms tam arī pa vārtos nenovaktēja vārtu priekšā. Svets spēlētājs. Skatāmies vēlreiz, kā Ukraiņi izspēlē. Nu ļoti labu piespēli viņam iedeva. Šķiet, ka Timčenko tas bija. Tieši uz nulli vārtu priekšā un neviens. Nē, tas... Ļitviņieko. Atkal viņš vārtu priekšā, kā jau teicu, 100 kg svars un Tripanē bija piespiesta, bet tā metiena aizsarga raidījums garām vārtiem. Straupe, piespēl vārtu priekšā, nu ļoti tuvu ripa, bet tā tomēr pie Konstantīna Simčuka. Nu, šobrīd jau daļai maiņa. Un ripa vārtos! Beidzot, Meija piespēlē un Lauris Bajerons, Liepājas Metalurgu uzbrucējs. Nav tādas vietas, kur varētu sarīkot hokeja spēli un kur neaizbrauktu vismaz daži Latvijas līdzekļi. Nav. Tādas vietas vienkārši nav uz zemeslodes. Nu, šajā sezonā redzam atkārtojumā ļoti veiksmīgi Lauris Bajerons pieslēdzās un ļoti veiksmīgi arī trāpīja. Un Gins Meija cepara nost, jo ripa ir... Nē, atkal Ukraiņiem. Uz īsu brīdi tik pārtvērts un redzam spēku paņēmiens. Nu, ļoti masīvi ir Ukraiņas izlases spēlētāji. Noraidījums Ukrainai. Metiens un... Arī patstāja zona. Ir tomēr nedaudz citi likumi. Un spēcīgs metiens, bet garām vārtiem un uzkrīt ripu uz vārtu tīkliņu not. Bet Irjuhiņš šobrīd lēnām slido un... Tuvajā stūrī mēģināja raidīt. Labi, ka neviens no Ukraiņiem tur labajā pusē nebija pie vidus zonāšu. Šafārenko 2 pret 1. Un neapstrādāja, kā nāks Timčenko ripa.